Vai no testosterona būstriem vispār būtu jēga? Kas to prasa? Aigars? Aigars, vai no testosterona būstriem jēga? Īsa atbilde ir noteikti, ka nē. Bet, ja mēs skatāmies uz tādu garāku atbildi, tad ir daži testosterona būsteri, kas tiešām testosteronu var pacelt. Bet kur ir tie gadījumi? Tie ir tie gadījumi, kad cilvēkam ir D vitamīna cinka deficīts un testosterona būsterī D vitamīns un cinks. Ja mēs skatāmies uz tādiem standarta testosterona būsteriem, tad principā standarta testosterona būsteri principā neko nedod. Un testosterona būsteri ir ļoti interesanta lieta, jo kas reklamē testosterona būsterus? Cilvēki, kas lieto steroīdus, tie vienmēr uz plakātiem un apakšā testosterona būsterīts. Un ir skaidrs, ka šis cilvēks nelieto testosterona būsteri. Viņš lieto testosteronu. Tā kā testosterona būsterus principā reklamē kā steroīdus, bet efekti īsti viņam nav nekādi. Un tad bieži vien cilvēki viņam notic, jo cilvēki taču zina, kā džeki zina, daudz testosterona, ātrāk augsts muskuļi. Tad vajag pacelt to testosteronu. Un tad uzturbagātinātā industrijā ir tāda nedaudz maldinoša reklāma, ka ir mums testosterona būsteri, kas testosteronu paceļ. Bet īstenībā neko viņi mums nepaceļ. Bet tad vai vispār viņi ir nepieciešami? Noteikti, ka nē. Es teiktu, ka testosterona būsteri es liktu noteikti top 3 bezjēdzīgāku uzturbagātinātāju kategorijā. Tas vairāk kā mīts? Tas noteikti ir mīts. Tas ir viens no lielākajiem mītiem uzturbagātinātājus, ka testosterona būsteri tiešām kaut ko būsto. Nekāda testosterona viņi to neuzbūstos, un bieži vien viņi ir nenormāli pārcenoti. Es redzēju 80, 90, 100 eiro mēnesī testosterona būsterus. Tā kā, ja mēs skatāmies uz uzturbagātinātājiem, kurus nepirkt, es tur liktu testosterona būsterus tajā top 3 bezjēdzīgākie uzturbagātinātāji.